Mēs strādājām, kamēr metās krēsla, tad nomazgājāmies un pārģērbāmies. Lents skāri paskatījās uz pudeļu rindu. Vai nelaizīsim kādai kaklu? Tas jāšķir Robim, Kesters teica Gotfrīd, nav taktiski apsveiktiem dot tik neveiklu mājienu ar sētas mietu. Vēl netaktiskāk ir likt apsveiktajiem nobeigties slāpēs, Lents atbildēja un atkorķēja vienu pudeli. Smarža tuliņ izplatījās pa visu darbnīcu. Svētais mūzu, teica Gotfrīds. Mēs visi ostījām gaisa, fantastiski, Oto, jāņem palīgā augstākā poēzija, lai atrastu cienīgus salīdzinājumus. Par labu šai tumšajai būdai Lents izšķīra, vai zināt ko? Izbrauksim kaut kur ārā, vakariņot un paņemsim pudeli līdzi, izstrepsim to brīvajā dieva dabā. Lieliski! Mēs pastūmām sāni Skadieku, pie kura pēcpusdienā bijām strādājuši, aiz tā stāvēja savāds dēks uz riteņiem. Tā bija Oto Kestera sacīkšu mašīna, darbnīcas lepnums. Kesters šo vāģi, augsmulainu vecu kasti, kādreiz par sviestmaizi bija nopircis izsolē. Lietpratēji, kas toreiz to redzēja, nekavēdamies to atzina par interesantu objektu satiksmes līdzekļu muzejam. Konfekcionārs Bolvis, dāmu mēteļu fabrikas īpašnieks un sacīkšu amatieris, Kesteram ieteica to pārtaisīt par šujmašīnu. Bet Kesters tam neveltīja nekādu vērību. Viņš izjauca vāģi kā kabatas pulksteni un strādāja pie tā mēnešiem ilgi dienām un naktīm. Tad viņš kādu vakaru ar to parādījās tā bāra priekšā, kur mēs parasti sēdējām. Bolvijs smējās locīdamies, to atkal ieraudzījis, tik komisks, tas vēl ar vienu izskatījās. Joka dēļ viņš piedāvāja Kesteram derības. Viņš bija ar mieru likt 200 markas pret 20, ja Kesters uzņemtos sacensību ar viņa jauno sporta mašīnu. Distance 10 km, 1 km viņš došot Oto mašīnai priekšā. Kesters derības pieņēma, visi smējās un sagaidīja trakus jokus, bet Oto ar to neapmierinājās. Viņš atraidīja handikapu un mierīgu seju paaugstināja derību summu uz 1000 markām pret 1000. Bolvijs apjucis jautāja, vai viņš nevēloties, lai viņu aizved uz vājprātīgo namu. Kesters atbildes vietā iedarbināja motoru. Abi tūlīt ķērās pie lietas, lai izšķirtu derības. Pēc pusstundas Bolvis atgriezās tik apjucis, it kā būtu redzējis jūras čūsku. Viņš klusēdams izrakstīja čeku un vēl otru. Viņš uz vietas gribēja mašīnu nopirkt, bet Kesters viņu vienkārši izsmēja. Viņš to vairs nebūtu atdevis ne par kādu naudu pasaulē. Bet, lai vāģis iekšpusē bija cik nevainojams būdams, no ārpuses tas vēl ar vienu izskatījās briesmīgs. Ikdienas lietošanai mēs tam bijām uzlikuši kādu sevišķi vecmodīgu korasēriju, kas pēc lieluma bija piemērota. Laka bija atlupusi, dubļu sargi ieplīsuši un jumts droši ir kādus 10 gadus vecs. Mēs jau būtu varējuši visu izdarīt daudz labāk, bet mums bija iemesls to nedarīt. Vāģa vārds bija Kārlis. Kārlis šoseju spoks. Kārlis joza pa šoseju. Oto, es teicu, nāk upuris. Aiz mums nepacietīgi taurēja kāds smagais buiks. Tas ātri mūs panāca. Drīz abu mašīnu dzesinātāji bija blakus. Vīrs pie stūras nevērīgi paskatījās uz mums. Viņa skatiens no augšas lejup pārslīdēja nodaldētajam Kārlim. Tad viņš novērsās un bija mūs jau aizmirsis.
Pēc dažām sekundēm viņam bija jākonstatē, ka Kārlis vēl arvien tam blakus. Viņš drusku saslējās, uzjautrināts paskatījās uz mums un piedeva gāzi, bet Kārlis neatlaidās, kā terjeris dogam pie sāniem, tas mazs un veiklis arī turpmāk turējās blakus mirdzošajai, niķelētajai un lakotavajai lokomotīvei. Vīrs atvēra stūri stingrāk. Viņš vēl nekā nenojauta un nicīgi savilka lūpas. Bija redzams, ka viņš mums gribēja parādīt, ko viņa mašīna spēja. Viņš tik spēcīgi uzmina gāzes pedāli, ka izpūtēja cauruli sāka čivināt kā cīruļu pulks vasarā virs tīruma. Taču nekas nelīdzēja, viņš netika garām. Mazais neglītais Kārlis kā uzburts lipa tam pie sāniem. Vīrs izbrīnījās blenza uz mums. Viņš nesaprata, kā tas varēja būt, ka pat ar 100 km ātrumu šī vecmodīgā kaste vēl nebija nokratāma. Viņš pārsteigts paskatījās savā tahometrā, it kā tas nebūtu kārtībā, tad viņš deva pilnu gāzi. Tagad mašīnas abas blakus traucās pa garo taisno šoseju. Pēc dažiem 100 metriem pretējā virzienā kaugdams nāca kāds preču auto. Lai pagrieztu ceļu, buikam vajadzēja atkāpties aiz mums. Tiklīdz tas atkal bija blakus Kārlim, pretī drāzās apbedīšanas auto ar plīvojošām vainagu lentām, un sporta mašīnai atkal vajadzēja atkāpties. Tad ceļš bija brīvs. Pa to laiku vīrs pie stūres bija pazaudējis visu savu lepnību. Īgni lūpas sakniebis viņš salīcis sēdēja savā mašīnā. Viņu bija sagrābis sacīkša drudzis, un pēkšņi viņa dzīves gods bija atkarīgs no tā, vai viņam izdosies pārspēt šo veco grabažu. Mēs turpretīm šķietami vienaldzīgi sēdējām savās vietās. Buiks mums nemaz neeksistēja. Kesters mierīgi vēroja ceļu, es garlaikodamies skatījos gaisā, un Lencs, lai gan līdz pēdējiem sasprindzinātajiem nerviem, izvilka avīzi un izlikās, ka tam nekā svarīgāka nebūtu ko darīt, kā tieši šai brīdī lasīt. Pēc brīža Kesters mūs pamirkšķināja ar acīm. Kārlis nemanot samazināja ātrumu, un buiks lēni ripoja uz priekšu. Tā platie spožie dubļu sargi aizspiedās mums garām, izpūtējis mums meta sejā zilus dūmu mutuļus. Pamazām tas tika mums priekšā apmēram par 20 metriem, un tad, kā jau bijām sagaidījuši, īpašnieka seja parādījās logā un neslēptā triumfā smīnēja par mums. Viņš domāja, ka bija uzvarējis. Bet vīram ar to vēl nepietika. Viņš gribēja revanšēties. Viņš māja mums ar roku, lai taču mēģinam viņu panākt. Viņš pat māja sevišķi nevērīgi, acīm redzamā uzvaras pārliecībā. Oto, Lencs skubinādams teica, bet viņam nekas nebija jāsaka. Kārlis jau tajā pašā mirklī kā lēcienā traucās uz priekšu. Kompresors iesvilpās un pēkšņi mājošā roka nozuda logā, jo Kārlis paklausīja aicinājumam. Viņš nāca pat neatturami, viņš iedzina zaudēto atstatumu, un tagad pirmo reizi mēs ievērojām svešo mašīnu. Nevainīgi jautādami mēs uzlūkojām vīru pie stūres. Mēs labprāt gribējām zināt, kādēļ viņš mums mājas. Taču viņš stīvi skatījās uz otru pusi, un tikai tagad Kārlis ar pilnu gāzi devās uz priekšu garām cauri netīrs grabošiem dubļu sargiem uzvarētājs Rušķis. Veikli nostrādāts, Oto, Lencs teica Kesteram, tam vīram negaršos vakariņas. Šīs skriešanās sacīkstes bija iemesls tam, ka mēs nemainījām Kārļa karosēriju. Viņam tikai bija jāparādās uz ceļa, un tūlīt kāds mēģināja tikt garām. Uz citām automašīnām tas atstāja tādu pašu iespaidu kā kropla vārna uz izsalkušu kaķu baru.
Pat visgausākos ģimenes limuzīnus tas iekārdināja uzskriešanos, un pat vistuklākos bārdaņus neatvairājami pārņēma sacīkšu gars, ka tie priekšā ieraudzīja kratāmies un lēkājam Kārļa izgrabējušo kulbu. Un kas gan varēja iedomāties, ka šai smieklīgajā stāvā pukstēja sacīkša motora lielā sirds. Lents apgalvoja, ka Kārlis, ietekmējot audzinoši, viņš ļaudīm mācot godbību pret radītāju garu, kas vienmēr slēpjoties neizskatīgā ārējā čaulā. To teica Lents, kas par sevi apgalvoja, ka viņš esot pēdējais romantiķis. Mēs apturējām pie kādas mazas viesnīcas un izkāpām no automašīnas. Vakars bija jauks un kluss, uz ar to lauku vaga smēļi vizēja. Šķautnes spīdēja zeltainas un brūnas, kā lieli flamingi, ābolu zaļajās debesīs peldēja mākoņi un sargāja savā vidū augoša mēneša šauro sirpi. Lazdu krūms glabāja krēslu un jausmas savās rokās, kas bija aizkustnoši kailas un jau pumpuru cerību pilnas. No mazās viesnīcas plūda ceptu aknu smarža. Klāt bija arī sīpoli, mums brieda sirds. Lents smaržai sekodams iemetās mājās, viņš iznāca kā apskaidrots, jums jāredz ceptie kartupeļi, ātri, citādi nokavēsiet labāko. Tai mirklī dūgdams pienāca vēl kāds automobīlis. Mēs palikām kā pienaglotis stāvam. Tas bija buiks. Viņš strauji apturēja blakus Kārlim. Lents teica. Mums agrāk jau bieži tādu lietu dēļ bija iznākusi kaušanās. Vīrs izkāpa, viņš bija liels un smags un valkāja platu brūnu kamieļvilnas reglāna mēteli. Viņš īgni paglūnēja uz Kārli, tad novilka biezu dzeltenu cimdu pāri un pienāca tuvāk. Kas tad tas par modeli, tā jūsu kaste? Viņš savilcis skābju seju, jautāja Kestram, kas stāvēja viņam vistuvāk. Brīdi mēs visi trīs klusēdami noskatījāmies viņā. Droši vien viņš mūs noturēja par montieriem, kas svētdienīgi uzcirtušies un bez kunga ziņas laidušies izbraukumā. Vai jūs ko teicāt? Oto beidzot šaubīdamies jautāja, lai viņu pamācītu, ka viņš varētu būt pieklājīgāks. Vīrs pietvīka. Es jautāju par jūsu automobīli, viņš īdzīgi paskaidroja tai pašā tonī kā iepriekš. Lents saslējās, viņa lielais deguns raustījās. Viņš stingri raudzījās, lai citi būtu pieklājīgi, bet iekam. Viņš paguva atdarīt muti. Pēkšņi kā uz burvja mājiena atvērās buika otrās durvis. Pa tām izslīdēja šaura kāja, te sekoja šaurs cēlis. Tad izkāpa kāda meitene un lēni tuvojās mums. Mēs pārsteigti saskatījāmies. Pirmīt nebijām pamanījuši, ka automašīnā ir vēl kāds. Lents tūlīt mainīja savu izturēšanos. Viņa vasaras raibumiem nosētās seja atplauka platā smaidā. Pēkšņi mēs visi smaidījām, Dievs vien zina kādēļ. Resnais apjutis skatījās uz mums. Viņš kļuva nedrošs un laikam vairs nezināja, ko domāt un ko darīt. Bindings, viņš teica, beidzot, un drusku palocījās, it kā viņa vārds tam dotu atbalstu. Meitene nu bija pienākusi klāt. Mēs tapām vēl laipnāki. Parādu taču mašīnu, Oto, Lents mudināja un uzmeta Kesteram ātru skatienu. Kamdēļ ne? Oto atsaucās un uzjautrināts atbildēja skatienam. Es tiešām labprāt vēlētos to apskatīt. Bindings jau gluži miermīlīgi atteica. Tai jābūt sasodīti ātrai, tā man vienkārši aizskrēja garām. Viņi abi aizgāja pie auto stāvvietas un Kesters pacēla Kārļa motora pārsegu. Meitene negāja līdzi, viņa slaida un klusa palika krēslā stāvam pie Lenca un manis. Es sagaidīju, ka Gotfrīds izmantos izdevību un nu tik plās vaļā.
Viņš tādām situācijām bija kā radīts, taču likās, ka viņš zaudējis valodu. Parasti viņš varēja dziedāt kā mednis, bet tagad stāvēja kā karmelitu mūks atvaļinājumā un nekustējās ne no vietas. Lūdzu, piedodiet, es beidzot teicu, mēs neredzējām, ka jūs bijāt automašīnā, citādi mēs tā nebūtu ālējušies. Meitene paskatījās manī, kādēļ gan ne, viņa mierīgi atbildēja, pārsteidzoši zemā balsī. Tik ļauni tas nemaz nebija. Ļauni ne, bet gluži pieklājīgi arī ne. Šās mašīnas ātrums ir apmēram 200 km. Viņa mazliet paliecās uz priekšu un sabāza rokas mēteļa kabatās. 200 km? Tieši 189,2 oficiāli apstiprināts. Lencs slepni izšāva kā no pistoles. Viņa iesmējās, un mēs domājām, tāp 60, 70. Redziet, es teicu, to jūs nevarējāt zināt. Nē, viņa atbildēja, to mēs tiešām nevarējām zināt. Mēs domājām, ka buiks vismaz 2 reizes ātrāks par jūsu mašīnu. Nu jā, es paspēru ar kāju kādu nolaust uz zaru sānis, bet mūsu priekšrocības bija pārāk lielas, un Bindinga kungs droši vien bija ļoti noskaities uz mums. Viņa atkal iesmējās kādu brīdi bez šaubām, bet reizēm jāprot arī zaudēt, kā gan citādi varētu dzīvot. Protams, iestājās klusums. Es paskatījos uz Lencu, bet pēdējais romantiķis tikai mēmi smaidīja. Raustīja degunu un pameta mani likteņa varā. Bērzis šalca, aiz mājas kladzināja vista, brīnišķīgs laiks, es beidzot teicu, lai pārtrauktu klusumu. Jā, lielisks, meitene atbildēja. Un tik silts, Lencis piebilda, pat neparasti silts, es papildināju. Atkal iestājās klusums. Meitene mūs droši vien noturēja par īstiem aitas galvām, bet man pie labākās gribas nekas vairāk neienāca prātā. Lencis ostīja gaisu. Cepti āboli, viņš ar izjūtu teica. Liekas, pie aknām būs arī cepti āboli, delikatese. Bez šaubām es pievienojos un nolādēju mūs abus. Keisters ar Bindingu nāca atpakaļ. Bindings šajās pāris minūtēs bija kļuvis pavisam cits cilvēks. Viņš, kā likās, bija viens no tiem ģēķīgajiem auto entuziastiem, kuri ir gluži svētlaimīgi, ja var parunāt ar kādu lietpratēju. Vai nepēdīsim kopā vakariņas, viņš jautāja. Protams, Lencis atbildēja. Mēs gājām iekšā. Durvīs Gotfrīds man pamirkšķināja ar aci un pamāja uz meitenes pusi. Klausies, tā taču 10-kārt atsver šā rīta dejojošo veceni. Es paraustīju plecus. Varbūt, bet kādēļ tad tu man ļāvi vienam stostīties? Viņš iesmējās. Nu tev taču arī reiz tas jāiemācās. Mazais. Man vairs nav nekādas patikas kaut ko mācīties, es atteicu. Mēs sekojām citiem, tie jau sēdēja pie galda, saimniece jau nesa aknas ar ceptiem kartupeļiem. Bez tām viņa iesākumam atnesa lielu pudeli graudu degvīna. Bindings izrādījās par īstu runības straumi. Varēja pabrīnīties, ko visu viņš nezināja stāstīt par automobīļiem. Kad viņš dzirdēja, ka Oto bija piedalījies arī sacīkstēs, viņa simpātijām vairs nebija nekādu robežu. Es uzmanīgi paskatījos viņā. Tas bija smags, liels vīrs kuplām uzacīm, virs sarkanas sejas, drusku lielīgs, drusku trokšņains un laikam labsirdīgs kā cilvēki, kas dzīvē guvuši panākumus. Es varēju iedomāties, ka viņš vakaros pirms gulētiešanas nopietni, cienīgi un godbīgi sevi apskata spogulī. Meitene sēdēja starp Lencu un mani. Viņa bija novilkusi mēteli, zem kura tai bija pelēks angļu kostīms. Ap kaklu tai bija apsiets balts lakatiņš, kas atgādināja jātnieces kaklasaiti. Viņas mati bija brūni un mīksti kā zīds,
un spuldzes gaismā mirdzēja kā dzintars. Pleci bija ļoti taisni, bet drusku salīkuši uz priekšu. Rokas šauras, pārāk garas un drīzāk mazliet kalsnas nekā mīkstas. Seja bija šaura un bāla, bet lielās acis tai piešķīra gandrīz kaislīgu spēku. Viņa izskatījās ļoti jauka, es nospriedu, bet vairāk nekā nedomāju. Turpretī Lencs tagad bija kā uguns. Viņš bija pilnīgi pārvērties, salīdzinot ar pirmītējo izturēšanos. Viņa dzeltenie mati mirdzēja kā bada dzeguzes cekuls. Viņš bārstīja atjautības un kopā ar bildingu pārvaldīja galdu. Es tikai tāpat sēdēju blakus un reti vērstu uz sevi uzmanību. Labi, ja varēja pasniegt kādu bļodu vai piedāvāt cigaretes un saskandināt ar bindingu. To es darīju diezgan bieži. Lencs pēkšņi piesita sev pie pieres. Rums, Robi, atnes taču mūsu dzimšanas dienas rumu. Dzimšanas dienas? Vai tad kādam ir dzimšanas diena, meitene jautāja. Man es atbildēju, mani ar to jau visu dienu vajā. Vajā? Tad jūs negribat, ka jums vēl laimes? Kādēļ ne, es teicu. Laimes vēlēt ir kas cits. Nu tad visu labu. Vienu mirkli es turēju viņas roku savējā un jutu tās silto sauso spiedienu. Tad es izgāju ārā pēc rūma. Nakts liela un klusa stāvēja ap mazo māju. Mūsu mašīnas ādas sēdekļi bija mitri. Es apstājos un pavēros apvārsnī, kur debesīs blāzmoja pilsētas sarkanīgais atspīdums. Labprāt būtu vēl ilgāk palicis sārā, bet dzirdēju, ka Lencs jau mani sauca. Bindings nepanesa rumu, to varēja manīt jau pēc otrās glāzes. Viņš izstrepuļoja dārzā, mēs ar Lencu piecēlāmies un piegājām pie letes. Viņš prasīja pudeli džina. Lieliska meitene, vai ne? Viņš teica, nezinu, Gotfrīd, es atbildēju, es tik labi neievēroju. Viņš brīdi lūkojās manī savām mirgojošajām zilajām acīm un tad papurināja kvēlojošo galvu. Saki, mazais, kādēļ tu īsti dzīvo? To es arī jau sen vēlos zināt, es atbildēju. Viņš iesmējās. Tas tev gan būtu pa prātam, taču tik viegli tas viss nav. Bet tagad es vispirms mēģināšu izzināt, kāds meitenei sakars ar šo resno automobīļu katalogu. Viņš sekoja Bindingam dārzā. Pēc kāda laika abi atgriezās pie letes. Ziņas laikam bija labas, jo Gotfrīds, kam ceļš tagad likās brīvs, lielā sajūsmā vētraini brāļojās ar Bindingu. Viņi abi dabūja jaunu džina pudeli un pēc stundas viens otru jau sauca par tu. Ja Lencs bija labā omā, tad viņā vienmēr bija kaut kas tik pievilcīgs, ka bija grūti tam turēties pretī. Viņš arī pats sev tad nevarēja pretī turēties. Tagad viņš Bindingu vienkārši savaldzināja, un drīz viņi ārā lapenē jau dziedāja kareivju dziesmas. Meiteni, pēdējais romantiķis, tikmēr bija pavisam aizmirsis. Mēs trīs palikām viesistabā. Pēkšņi iestājās dziļš klusums, tikšķēja Švarcvaldes pulkstenis. Saimniece novāca traukus un mātes gādībā noskatījās uz mums. Pie krāsnes gulēja brūns medību suns. Reizēm tas miegā ierējās klusi, smalki un žēli. Ārā vējš šalca gar logu, to pārspēja kareivju dziesmas lapenē, un man bija tāda sajūta, it kā mazā telpa paceltos un ar mums aizlidotu cauri naktī un gadiem garām daudzām atmiņām. Tā bija savāda noskaņa. Laiks likās apstājies, tas vairs nebija kā straume, kas nāca no tumsas un ieplūda tumsā. Tas bija ezers, kurā klusi atspoguļojās dzīve. Es turēju rokā glāzi. Rums vizmoja, es domāju par lapu, ko no rīta darbnīcā biju aprakstījis.
Tad man bija mazliet skumji, bet tagad vairs ne. Viss bija vienalga, kamēr dzīvoju. Es raudzījos kesterā, dzirdēju, kā viņš sarunājās ar meiteni, bet es neklausījos vārdos. Es jūtu pirmā skurbuma maigo vīzmu, kas asinis darīja siltākas un ko es mīlēju, jo tās meta dēkas atvizmu pār nezināmo. Ārā Lents un Bindings dziedāja dziesmu par Argonas mežu. Man blakus runāja svešā meitene, viņa runāja klusi un lēni šai zemajā satraucošajā mazliet skarbajā balsī. Es izdzēru savu glāzi. Abi draugi atkal ienāca iekšā, zestrajā gaisā viņi bija cik necik atskurbuši. Mēs beidzām un cēlāmies. Es palīdzēju meitenei uzvilkt mēteli. Viņa stāvēja tuvu man priekšā, vīgi grozīdama plecus, galvu iešķībi atpakaļ atliekusi, muti viegli pavērusi, ar smaidu kaut kur tālumā. Smaidu, kas nebija domāts nevienam. Vienu mirkli es ļāvu mētelim noslīdēt lejup. Kur gan man visu laiku bijušas acis, vai biju gulējis? Pēkšņi es sapratu Lenca sajūsmu. Viņa jautājoši pagriezās pret mani, es ātri atkal pacēlu mēteli un paskatījos Bindingā, kas sarkans kā ķirsis un vēl ar vienu apskurbis stāvēja pie galda. Vai domājat, ka viņš varēs braukt, es jautāju? Domāju gan. Es vēl ar vienu raudzījos viņā. Ja viņš nav pietiekami drošs, kāds no mums var braukt līdzi? Viņa izvilka pūdera kārbiņu un to attaisīja. Gan jau būs labi, viņa teica. Iedzēries, viņš vienmēr brauc daudz labāk. Labāk un droši vien neuzmanīgāk, es atbildēju. Viņa uzlūkoja mani pāri sava mazā spogulīša malai. Cerēsim, ka viss būs labi, es teicu. Tas bija mazliet pārspīlēti, jo Bindings gluži ciešami turējās kājās, bet es gribēju kaut ko darīt, lai viņa tā neaizietu. Vai drīkstu jums rīt piezvanīt un apjautāties, kā jums klājies, es vaicāju. Viņa tūlīt neatbildēja. Mēs ar šo dzeršanu taču esam savā ziņā par to atbildīgi, es tālāk teicu, sevišķi es ar savu dzimšanas dienas rumu. Viņa pasmējās. Nu labi, ja vēlieties, rietumi 2796. Ārā es šo numuru tūlīt pierakstīju. Noskatījušies, kā Bindings aizbrauca, mēs iedzērām vēl pēdējo glāzi, tad likām Kārlim joņot. Tas aizdrāzās caur vieglo marta miglu, mēs ātri elpojām, pilsēta nāca mums pretī, ugunīga un miglājā griļodamās, un no dūma, kas kā gaišs, krāsains kuģis pacēlās Fredija bārs. Mēs atstājām Kārlu uz enkura, zeltains plūda konjaks, džins mirdzēja kā akvamarīns, un rums bija pati dzīve. Mēs dzelžaini sēdējām uz bāra krēsliem, mūzika čaloja, esamība bija gaiša un stipra. Tā vareni plūda caur mūsu krūtīm. Bija aizmirstas tumšās drūmās mēbelētās istabas, kas mūs gaidīja. Bija aizmirsts eksistences izmisums. Bāra lete bija dzīves, komandu tilts, un mēs brāzmaini braucām nākotnē.